sveiciens šajā skaistajā, baltajā ziemā. Ceru, ka ir labi nosvinētas adventas, noskatītas pareizās Ziemassvētku filmas. Kā Uldis teica, es esmu vienkārši cilvēks, Kristaps Eniņš. Tad man ir šķietami garš amata nosaukums, datu un biznesa procesu eksperts. Citur mani pazīst arī kā Excel pasniedzēju, vēl citur kā varbūt mākslīgā intelekta pasniedzēju. Bet galu galā es esmu vienkārši čalis, kurš savu brīvo laiku nerad tērē, lai mācītos jaunas Excel funkcijas, un es esmu gana daudz reizes patērējis nervu šūnas, lai dusmotos uz Microsoft par tādām lietām, kā nomainītu Excel ikonu. Lūk, tas ir mans backgrounds. Par šodienas stāstāmo man ir dota pusstunda, lai izstāstītu visu par datu vizualizāciju, kas, es domāju, jebkuram ekspertam ir diezgan sarežģīts uzdevums. Tas, ko es šajā pusstundā vēlētos panākt, ir padalīties ar pāris piemēriem no manas dzīves, ar to, kas, manuprāt, ir vērtīgi, bet laicīgi brīdinot, neejot ļoti padziļināti, jo tā ir pusstunda. Es domāju, ka es arī pazudīšu no šī ekrāna, lai jūs varat iepazīties ar manu mīļāko vidi pēc mājām. Šis ir Microsoft Excel. Excel piedāvā daudz dažādus veidus, kā vizualizēt datus. Tas ir no diagrammām, sīkdiagrammām, nosacījumu formatēšanu, līdz pat pivot diagrammām, jeb tiem, kuriem ir normālā valodā Excel, tie ir čārti, sparklaini, conditional formattingi un pivot čārti. Kāpēc tad datu vizualizācija un kāpēc Excels vispār? Datu vizualizācija, jo vizuālus datus mēs uztveram daudz ātrāk nekā parastu tekstu. Kaut kur bija kādreiz raksts par to, ka 60,000 reizes ātrāk, taču pārbaudot šos datus izrādījās, ka tas ir no zila gaisa uzpūsts. 60,000 gluži nē, bet noteikti daudz ātrāk. Kāpēc Excelis? Tāpēc, ka ļoti daudz lēmumi lieliem un maziem uzņēmumiem tiek pieņemti balstoties uz datiem, un dati pašā dzīvo Excelī. Vai tie ir pārdošanas dati, apmācību rezultāti, vai tā ir grafika plānošana. Es esmu redzējis, kā mazi krogi plāno savus ikmēnešu maiņas Excelī, un es redzējis, kā milzīgi Latvijas uzņēmumi vai, piemēram, ministrijas savus ceturkšņu rezultātus pārskata Excelī. Tātad gribam vai negribam, viss atgriežas pie Excel. Esam sapratuši, ceru, ka jūs esat sapratuši, par ko un kāpēc es vēlos runāt. Es domāju, ka ir laiks ķerties pie kaut kādiem reāliem piemēriem. Šeit man ir sagatavoti daudz, gandrīz īsti dati, kurus mēs pamēģināsim paskatīties, kā var un kā varbūt nevajadzētu vizualizēt. Tātad šeit pirmais piemērs man ir patēriņa dati par pavisam reāli fiktīva uzņēmuma iztērēto degvielu un nobrauktiem kilometriem un iztērēto degvielu, un tas ir sadalīts smuki pa mēnešiem. Šeit vēlos apstāties un parunāt par Excel diagrammām, jeb čārtiem. Čārti mums dzīvo insert cilnē, lielā smukā grupā, kuru sauc čārts. Šī grupa attiecīgi sadalīta pa dažādām kategorijām, bet ir liela smuka poga, ko sauc par recommended charts, kas mums piedāvā kaut ko, kas mums varētu derēt, balstoties uz mūsu datiem. Parasti viņš piedāvā diezgan labi, es teiktu, 90% gadījumu viņš piedāvā kaut ko pareizu. Ja mēs skatāmies uz to, kādus tad vispār Excel diagrammas mēs varam izveidot, mēs redzam, ka šis saraksts ir ļoti garš. Tātad stabiņu diagrammas, līniju diagrammas, pīrāgi, citi stabiņi un visas šīs pārējās. Kas ir man liekas, tāda fundamentāla lieta, kas jāsaprot par datu vizualizāciju Excelī. Mēs ar vizualizāciju mēģinām atvieglot mūsu uztveri, kas nozīmē, ka mēs mēģinām datus parādīt ļoti viegli uztveramā formātā un
skaistākas, sarežģītākas diagrammas nevienmēr ir vieglāk uztverams. Ko es ar to gribu teikt? Manuprāt, diagrammām ir jābūt maksimāli vienkāršām, lai līdz šim gala uztvērējam aiznestu šo informāciju. Tāpēc es dzīvoju diezgan lielā pārliecībā, ka mēs dzīvē varam iztikt ar šiem 3 diagrammu veidiem, tātad stabiņu diagramma, līniju diagramma un pīrāgs. Stabiņu diagrammu mēs izmantojam, lai salīdzinātu kaut kādu kategoriju lielumus, līniju diagrammu mēs izmantojam, lai salīdzinātu izmaiņas laikā, un pīrāgu mēs izmantojam, lai parādītu kaut kādu vairāku vienību svaru no kopējā. Nu, šis ir maziņš backgrounds par to, kas, manuprāt, ir labs diagrammas un par to, kā nevajag sarežģīt dzīvi. Pirms mēs paskatāmies, kā, manuprāt, vajadzētu darīt, es, kā jūs varbūt redzat apakšā, esmu sagatavojis pāris neoptimālus piemērus. Tātad šis ir mans sliktais piemērs numur 1. Šeit ir izmantoti dati no iepriekš redzētās darba lapas, kur ir nobrauktie kilometri sadalīti par mēnešiem. Uz pirmo acu uzmetienu gribu teikt, izskatās stilīgi, jo tas ir pīrāgs un tikai parasts pīrāgs, bet trīsdimensionāls pīrāgs. Taču vai mēs esam atvieglojuši uztveri mums pašiem? Es gribētu teikt, ka īsti nē, mēs tieši vairāk sarežģījam. Mums ir jāmēģina pēc leģendas apakšā, kas arī ir stilīgi, jo tur ir 3D ikoniņas. Mums ir jāsaprot, kurš mēnesis ir kurā krāsā, no kur tas sākās, un mēs īsti labi nevaram novērot šo mēnešu dinamiku. Slikts piemērs joprojām, bet varbūt mazliet labāks, ir slikts piemērs numur 2. Šis jau ir kaut kas tuvāk tam, ko mēs gribētu, bet mēs joprojām neesam atvieglojuši uztveri. Tātad mums ir ļoti krāsains gradienta fons. Mūsu pati diagramma ir aizpildīta ar bildi, kas, esmu gatavs darīt, ir vecāks par mani. Mēs īsti neredzam diagrammas nosaukumu. Mums vairākas reizes atkārtojās dati. Tātad mums ir gan kreisajā pusē datu ass, gan mums ir dati attēloti skaitliskā formātā iekš pašas diagrammas, gan mums ir zem diagrammas izveidots datu tabula. Mēs galīgi nesam sev atvieglojuši dzīvi. Nu, lūk, arī slikts piemērs. Trešais sliktais piemērs uz pirmo brīdi varētu nešķist galīgi slikts. Šajā sliktajā piemērā es izmantoju visu pirmajā darblapā redzamo tabulu. Tātad vēlreiz šī tabula, visi saprot, par ko ir runa. 12 mēneši, dažādi nobraukumi un dažādi degvielas patēriņi. Kāpēc šis piemērs, manuprāt, nav vislabākais? Tāpēc, ka mēs mēģinām iekš vienas diagrammas attēlot dažādas datu kopas, kas ir galīgi citos lielumos. Tātad nobraukumi kilometros mums loģiski ir virs 100, patēriņi man viss ir zem 40. Tas nozīmē, ka ne es īsti labi redzu dinamiku patēriņam, ne arī tik labi, kā varētu nobraukumam. Nu, lūk, pamēģināsim atrisināt šīs problēmas pa vienai. Tātad, kas, manuprāt, būtu labs piemērs, ja mēs vēlētos vienkārši parādīt nobraukumu kilometros. Es nemēģinu izgudrot jaunu Ameriku. Es Excelam lūdzu piedāvā man kādu rekomendētu diagrammu. Viņš man piedāvā līniju diagrammu, kas šajā gadījumā ir visatbilstošākais, jo es mēģinu rādīt izmaiņas laikā, un man parādās tātad nobraukums skaistā dinamikā, kur es redzu katru mēnesi. Nu, lūk, ja mēs šo mēģinātu paplašināt, kā mēs varētu izlabot trešo slikto piemēru, tātad parādīt reizē patēriņu un nobraukumu. Es iezīmēšu abas šīs datu kolonas, iešu uz insert un lūkšu Excelim piedāvā man kaut ko rekomendētu. Viņš man joprojām piedāvā tātad abus šīs datu vienības attēlot iekš vienas diagrammas. Šajā brīdī man neapmierina Excel piedāvātās rekomendētās diagrammas, tāpēc es izvēlēšos fundamentāli citu diagrammas veidu.
es iešu pie All Charts, un pašā apakšā ir sadaļa, ko sauc par combo. Tas ir tātad combo charti, jeb 2 asu diagrammas, kas mums ļauj diezgan stilīgi paspēlēties ar diagrammām. Tātad pirmkārtām mēs, kā cerams noprotat, pēc ekrāna mēs varam iekš vienas diagrammas attēlot dažādus diagrammu veidus, kas pats par sevi jau ir stilīgi, bet mēs nemēģinām būt stilīgi, mēs mēģinām atvieglot uztveri, un tas, kas mums varētu palīdzēt atvieglot uztveri, ir fakts, ka mēs kādu no diagrammas datu sērijām varam uzsēdināt uz tās saucamās secondary axes, kas ir 2 asis, 2 vertikālās asis iekš vienas diagrammas. Es uzsēdināšu degvielas patēriņu uz sekundārās asis, apstiprināšu šo variantu, un es redzu, ka man ir atkal skaista diagramma, lai es redzētu nobraukumu. Es skatīšos, salīdzināšu šo stabiņu, tā teikt, ar vertikālo asi kreisajā pusē, lai es redzētu degvielas patēriņu. Es skatīšos uz vertikālo asi labajā pusē. Man ir 2 diagrammas iespiestas vienā, redzu abām skaistu dinamiku, un joprojām tas ir iekš vienas diagrammas. Vēl viens piemērs, kas, manuprāt, būtu labs, lai parādītu trešo, manuprāt, labo diagrammu, kas ir pīrāgs, ir šādi dati. Šeit esmu izvilcis no centrālās statistikas pārvaldes datus par 2020. Gada iedzīvotāju skaitu Latvijā pa reģioniem. Šis, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, lai izmantotu pīrāgu. Paskatīsimies, vai Excels tas nav pirmais, ko viņš piedāvā, bet kaut kur tas ir. Excels piedāvā mums skaistu pīrāgu, ko es apstiprināšu. Man pīrāgs ir iedzīvotāju skaitu. Šie dati ir loģiski šim diagrammas veidam, tāpēc, kad kopā šo visu saskaitot, mēs iegūstam Latvijas kopējo iedzīvotāju skaitu 20. gadā. Man gan jāatzīst, šajā diagrammā pietrūkst tas, ka es redzu kaut kādus skaitļus, jo man varbūt interesē kaut kas vairāk par proporciju, tāpēc tas, ko es izdarīšu, es pievienošu diagrammas elementu. Diagrammas elementi ir atrodami zem zaļā krustiņa diagrammas labā augšējā pusē. Tas, kas man interesē, ir data labeli, tātad datu etiķetes, un pie tam es izvēlēšos tās novietot ārpusē. Es esmu sev izveidojis diagrammu ar skaitļiem, bet es gribu teikt, ka tie skaitļi man jau mazliet jauc uztveri. Daudz seši par skaitļi, un man ir diezgan daudz jāiespringst, lai viņus tā smuki uzreiz salīdzinātu. Tāpēc tas, ko es izdarīšu, šis varbūt ir mazliet ārpus pašām diagrammām, bet es pamainīšu manus diagrammas oriģinālos datus, es ievietošu jaunu kolonu savos oriģinālajos datos, ko es nosaukšu par iedzīvotāju skaitu, bet tūkstošos. Lai tiktu pie iedzīvotāju skaita tūkstošos, es ņemšu oriģinālo iedzīvotāju skaitu un to izdalīšu ar 1000. Šo mēs nokopējam šo formulu. Šo formulu mēs nokopējam uz leju. Izdarīsim tā, lai mums ir necik skaitļi aiz komata. Un tagad es vēlos nomainīt datus, ko es izmantoju pašā diagrammā. Ja es būtu 2015. gadā, tad, lai nomainītu diagrammas avotu datus, es ietu uz cilni Chart Design, tad izvēlētos pogu Select Data un meklētu kaut kur dziļēs instrukcijas par to, kā to ērti, nevis kā to ērti, bet vienkārši kā to izdarīt. Bet tā kā mēs vairs nedzīvojam 15. gadā, Excels ir kļuvis ļoti lietotājiem draudzīgs, un, lai nomainītu datus, ko es izmantoju diagrammā, es uzspiežu uz diagrammas, es redzu, ka Excels man ar krāsainiem taisnstūriem izceļ datus, kas tiek izmantot, un es aiz apmales šo reģionu vienkārši pārvelku.
Tā kā man nemainījās proporcijas, jo visus oriģinālos datus es izdalīju ar 1000, man tagad ir skaista, es gribētu teikt, skaists pīrāgs ar to, ka es redzu, kāds man ir iedzīvotāju skaits tūkstošos pa dažādiem reģioniem, un šos trīsspēju skaitļus, manuprāt, ir daudz vieglāk uztvert, nekā lielos sešciparu, kas mums bija lieli tūkstoši. Vēl, ja mēs ejam tālāk, vienu soli tālāk par to, kā atvieglot uztveru un kā ar parastu Exceli uztaisīt tiešām, es gribētu teikt, profesionāls vizualizācijas. Man ir vēl viens piemērs sagatavots, kas ir pārdošanas dati. Šeit man ir atkal no reāli fiktīva uzņēmuma pārdošanas dati, kur es redzu iegūto peļņu katru mēnesi no 23. gada janvāra līdz 24. gada decembrim. Ko es daru? Es visus šos datus iezīmēju un Excelim saku, piedāvā man kādu diagrammu, viņš man piedāvā dažādas, es šajā gadījumā teikšu, ka man vajag parastu līniju diagrammu. Bet es vēlos šo uztaisīt kaut par tādu diagrammu, ko es varētu varbūt rādīt vadības sapulcē. Ko es darīšu? Es mazliet viņu uzfrišināšu, tā teikt. Tātad pirmkārtām, tas, ko man nevajag, ir diagrammas nosaukums, to es iešu pie chart elementiem un noņemšu no chart title. Tas šobrīd man ir liekas. Tā kā es pats ar vārdiem izstāstīšu, kas šis ir pa periodu, man arī kļūst lieka šī apakšējā horizontālā asa, lai no tās tikt vaļā, es iešu pie diagrammas elementiem un zem axis apakšsadaļā izķeksēšu ārā horizontālo. Lai šī diagramma izskatītos vēl tīrāka, es noņemšu nost arī gridlainus, lai man principā vienkārši balts fons ar vienu skaistu līniju. Tātad, ja es gribētu ar šo iet pie vadības, ko es izdarītu, es gribētu parādīt, cik tad mūsu uzņēmums ir bijis veiksmīgs, es vēlos pievienot datu etiķetes, bet ne visiem punktiem, kas izskatītos šādi, un es ceru, ka jūs piekritīsiet, tas ir bardaks un tā nav viegla uztvere. Mēs varam pievienot datu etiķetes arī atsevišķiem diagrammas punktiem. Tātad, uzspiežot vienreiz mums iezīmējās visi, uzspiežot otru reizi uz kādu konkrētu punktu, mums iezīmējās šis konkrētais punkts. Ar labo peles klikšķi es teikšu, pievieno man datu etiķeti, un viņš man pievieno pirmajam punktam. To pašu es izdarīšu pašām beigām, tad labais peles klikšķis un add data label, tad šo es palikšu malā. Nu, lūk, es esmu izveidojis diagrammu, ar ko es tiešām varētu iet pie vadības un teikt, redz, ka mēs esam superīgi. Pēdējo 2 gadu laikā mēs esam vairāk nekā 2-kāršojuši mūsu peļņu vienā mēnesī. Nu, lūk, nav jātaisa nekāda sarežģīta Power BI, reporti vai Tableau, vai kas vēl citiem liekas par advancētām datu vizualizācijas metodēm. Nereti pietiek ar Excel. Ja mēs vēl gribētu vadībai izpatikt, mēs teiktu, ka mēs pievienojam tendences līkni, sakam, ka rekur skaidrējošu tendenci uz augšu, vēl pēc 5 gadiem mēs pelnīsim daudzus 100 000 mēnesī. Nu, šīs ir diagrammas, ir, protams, daudz veidu, kā mēs varam tās pielāgot, bet tīri šim nelielajam ieskatam, un jā, mans uzskats, ka jo mazāk, jo labāk parādām tikai to, ko mēs tiešām vēlamies parādīt. Nākamais vizualizācijas veids mums ir sparklaini, jeb sīk diagrammas. Tiem man ir sagatavoti šādi te dati. 25. gada pirmās puses maksājuma pozīcijas pa 5 dažādām izmaksu pozīcijām. Tātad man ir īre, elektrība, siltums, internets un gāzi. Pavisam
skaisti cipari, kaut man būtu tāda īre. Nu, lūk, ko tad mēs varam panākt ar sparklainiem? Ar sparklainiem mēs varam arī panākt datu vizualizāciju, taču neveidojot jaunu objektu, ļoti sarežģītu, bet mēs principā vizualizējam datus iekš vienas šūnas. Sparklaini mums arī dzīvo insert cilnē, sparklainas grupā. Ja diagramām ir daudz dažādu veidu, tad sparklaini ir tikai 3. Mums ir līnija, mums ir kolona un mums ir win-loss. Tātad pamēģināsim ievietot, lai saprastu, kā tā izskatās un kāpēc tā izskatās. Lai to izdarītu, es iezīmēju datus, kurus vēlos redzēt savā sparklainā, un es eju uz line, sāksim ar līniju. Excels man saka, tava dati dzīvo B4G4 šūnās. Lūdzu, pasaki man, kur tu vēlies ievietot pašu sparklainu. Es viņam teikšu šūnā tieši blakus, tātad H4. Un man ir izveidojusies maziņa līnija iekš vienas šūnas, kas man vizuāli reprezentē datus tātad šajās 6 šūnās pa kreisi. Ar ko ir jauks sparklaini? Sparklainus mēs varam principā nokopēt tāpat, kā mēs nokopētu formulu. Es pavelku aiz aktīvā stūra labajā apakšējā pusē, nokopēju uz citām šūnām, un es tagad redzu 5 skaistas vizualizācijas ar to, kādas manas izmaksas man ir mainījušās. Tad, kad šo daru pirmo reizi, un ja paralēli to mēģinu stāstīt, tad, protams, tas nav ātrāk kā varbūt ar acīm iziet cauri šiem cipariem, bet ja mums būtu nevis 5, bet 25 šādas pozīcijas, un mums vajag ātri noķert kaut kādu tendenci, tad es domāju, ka sparklaini ir īstā lieta. Sparklaini darbojas kā grupa. Šobrīd es, lai gan esmu uzklikšķinājis uz vienas no šīm sīkdiagramām, ja es kaut ko pamainīšu vienai no tām, teiksim, pamainu krāsu vai pamainu līniju gadījumā, pamainu to traktumu, tad tas tiek nomainīts visām šīm sīkdiagramām reizē. Ja es saprotu, ka siltumam es tomēr vēlos stabiņu sīkdiagramu, tad es eju uz sparklainu un atgrupēju. Un atgrupējot, es varu strādāt ar šo vienu atsevišķi. Nu, lūk, tātad mums ir 3 veidi - līnija, stabiņi un win-loss. Pavisam vienkārši līnija uzvedās kā uzvedos līnija, stabiņi jeb kolumna uzvedās kā uzvedos stabiņi, un vienīgā win-loss doma ir parādīt, kurās pozīcijās mums ir bijuši pozitīvi un kurās pozīcijās bijuši negatīvi lielumi. Ja mēs visiem nomainām uz win-loss, tad es redzu, ka man win-loss, teiksim, īrē ļoti skaisti attēlo, ka 3. pozīcija bija negatīva. Tā ir visa tā funkcija. Nu, sparklaini maza tēma mūsu Excel materiālā un nodarbībās, bet viena no daudzajām mazajām featurām, kas var atvieglot dzīvi, ja nākas sastapties ar gadījumu, tad tas ir noderīgi. Nu, turpinot par vizualizāciju un turpinot mēģinot pusstundā izstāstīt visu, kas ir par vizualizāciju Excelī, mēs esam nonākuši pirmkārtām pie daudz lielākiem datiem, otrām kārtām pie nosacījumu formatēšanas. Tātad pirms tam neliels backgrounds par šiem datiem. Šie ir pārdošanas dati. Kā redzat, man ir gan daudz kolonas ar aprakstošiem lielumiem. Man ir pārdošanas datums, reģions, kas tas par produktu, kurā veiklā, daudzums, cena. Tātad tas kopā veido kopsumu, vai tā bija fizisks persona, vai tas bija vairumtirgotājs, kāda bija atlaide, kāds bija pārdevējs. Es neiešu visu lasīt, lai lielāko daļu nolasīju, bet jūs redzat, kas par šiem datiem ir svarīgi. Šie dati ir sakārtoti pēc datuma augošā secībā, un šo secību nedrīkst mainīt. Pieņemsim mūsu situācijā, ka šo secību nedrīkst mainīt. Nu, lūk, tā bija piebilde, lai būtu sakarīgi. Tātad nākamā tēma, kas ir conditional formatting. Conditional formatting mums dzīvo home cilmē. Conditional formatting
zem conditional formatting pogas, kas principā nozīmē, ka mēs kaut kādām šūnām izveidojam nosacījumu. Tas savā ziņā iekrāso šūnas, bet tas atšķirās ar vienkāršu šūnas iekrāsošanu, ar to, ka mēs neveidojam pašu formatējumu, mēs veidojam nosacījumu, pēc kā Excels pats izlems, ko un vai formatēt. Conditional formattingam ir 2 sadaļas, vismaz šajā mazajā izvēlnē. Pirmā sadaļa, zem kuras slēpjas vēl daudzas funkcijas, formatēs kaut kādas šūnas, kas atbilst nosacījumam, varbūt tās ir top 10 lielākās pozīcijas, vai tie ir visi skaitļi, kas ir lielāki par 100, vai vēl kāds no daudziem citiem variantiem. Tad tie, kas atbilst, tos formatē, tie, kas neatbilst, tie netiek aiztikti. Otra sadaļa ir, ka mēs Excelim sakam, visas šūnas šajā manas norādītajā apgabalā kaut kā iekrāso vai noformatē, pareizāk sakot, databāri mums ievilktu nelielus stabiņus iekššūnām, color scale mums izveido krāsu skalas un ikonu seti mums izveidotu ikonas iekššūnas. Es ticu, ka šo ir ļoti viegli uztvert, tas nekad nav redzēts, un tas ir tikai no manas stāstījuma, tāpēc šeit ir neliels piemērs. Es iezīmēšu šo te kopsummas kolonu, kas man iet līdz 51. rindņai, un es Excelim teikšu, lūdzu piešķir man tādu nosacījumu, kas lielākās vērtības iekrāso zaļas un mazākās vērtības iekrāso sarkanas. Tas ir pie color scale'iem pirmā sadaļa. Un es esmu diezgan ātri sev izcēlis kaut kādus gadījumus, kad man ir galīgi maza darījuma summa vai attiecīgi galīgi liela darījuma summa. Lai parādītu to, ka šis nav statisks pasākums, jeb tas ir dinamisks, tātad es pats neesmu iekrāsojis šūnas, es pats tikai Excelim pateicu nosacījumu, kas nozīmē, ka ja mums kāda šūna, teiksim, šī te J9 ir ar vērtību 424 un pagaidām tā ir sarkana, ja mēs, teiksim, nomainam tās vērtību uz 8000, es redzu, ka man mainās šūnas formatējums. Tātad mēs paši nedomājam par krāsām, mēs tikai domājam par nosacījumu. Tas bija piemērs, ka mums iekrāsojās pilnībā viss, un Excel pats izvēlās, kā to sadalīt. Piegādes izmaksām, teiksim, mums ir situācija, ka mēs vēlamies noskaidrot gadījumus, kad mums bija aizdomīgi augstas piegādes izmaksas. Nav tā, ka es ar acīm to nevarētu uztvert, bet pamēģiniet tagad uztvert ar acīm, kas ir 10 lielākās, top 10% lielākās piegādes izmaksas. Un, ja mēs tam izveidojam nosacījumu, kas sēž pie tātad top bottom rules un top 10%, es to izcelšu ar Excel piedāvāto sarkano krāsu. Es esmu vizuāli sev pats izcēlis, kas ir top 10% lielākie gadījumi. Ja mēs, teiksim, kādā brīdī pamainām, kad šī piegāde bija nevis 502, bet 502, tad man attiecīgi tas, kas ir top 10%, ir krietni pamainījies. Šī šūna tikko beidza savu formatējumu, un manis izmainītā iekrāsojās sarkani. Šis ir tas otrs gadījums, kad Excelis nevis iekrāso visu, bet skatās to, kas atbilst nosacījumiem, un ņem un iekrāso tos. Vēl pēdējais piemērs par nosacījumu formatēšanu. Teiksim, es vēlos Ziemassvētkos aiznest kādu kūku vai uzrakstīt kartiņu tiem klientiem, kas man ir veikuši liels pasūtījumus. Ko es darīšu? Es izvēlēšos daudzumu kolonu un izveidošu nosacījumu, lai es ērti varētu atrast tos, kuri man ir veikuši pasūtījumus ar kvantumu lielāku kā, teiksim, 17. Lai to izdarītu, es iešu uz šo sadaļu, kas ir Highlight Sales Rules. Tas, kas man interesēs, būs iezīmēt skaitļus, kas ir lielāki par 17.
Tātad greater than es ierakstīšu 17, tā kā sarkans varbūt asociējas ar kaut ko sliktu, zaļš ar labu, un šie man ir labie klienti, tad tos es izcelšu ar zaļu krāsu. Nu, šeit pavisam vienkārši nosacījums. Excels čeko visas šūnas. Ja šūna ir lielāka par 17, viņš viņu iekrāso zaļu. Ja šūna bija, piemēram, lielāka par 17, tad pēkšņi vairs nav, attiecīgi šis formatējums vairs nav aktuāls. Nu, ko mēs darām, kad mēs saprotam, ka mums ir galīgi krāsains Excelis un mums tādu vairs nevajag? Mēs sākam panikot, varam ciet Excel, varam pie jaunuņu vaļā un ceram, ka mūsu izmaiņas nav saglabājušās, vai tad metam ārā datoru. Galīgi nē, mēs ieliekam gaisu, izpūšam gaisu, saprotam, ka nosacījuma formatēšana savā būtībā ir formatēšana, kas nozīmē, ka mēs to varam noņemt, tāpat kā jebkuru citu formatēšanu, iezīmējot šūnas, cilnē, atrodot dzēžgumiju, un zem tās atrodot pogu clear formats. Starp citu, ja ir kāda funkcija, ko jūs Excelī zinat, kā viņu sauc, bet nevarat gluži atrast, jums arī Excelī ir neliels meklētājs, kurā es uzrakstīšu clear, un Excels saka, varbūt meklē clear formats. Es tiešām meklēju clear formats, un ar šo es attiecīgi esmu noņēmis nosacījumu formatēšanu. Otrs veids, kā mēs to varam izdarīt, ir iet uz conditional formatting pogu, doties tādā diezgan dziļā alā, ko sauc par manage rules, jeb noteikumu pārvaldnieku, tur izvēlēties visu šo darba lapu, un šeit es arī smukā sarakstā redzu visus nosacījumus, kas man ir piešķirti, un arī caur šejieni es varu izdzēst šo nosacījumu. Nu, par nosacījumu formatēšanu vien var stāstīt kādu vismaz stundu pusotru, tāpēc pārējais būs jāatstāj īstām Excel nodarbībām. Vēl pēdējais piemērs, ko es vēlos parādīt, lai es nebūtu samalojies, pēdējais piemērs, ko es vēlos parādīt, ir pivot čārti. Tad savā būtībā tā ir nebaigi vienkārši tēma, bet ja mēs iezīmējam pareizos datus, tad mums pivot čārti patiesībā paši uzrodas. Tātad, ko es darīšu? Es iezīmēšu visas šīs divas kolonas, kas ir kopsumma un samaksas veids. Un visus šos datus iezīmējot un ejot jau uz pazīstamo insert un recommended charts, viena no lietām, ko Excels piedāvā, ir pivot charts. Tātad to mēs varam redzēt pēc šīs ikonas un loģiski pēc tā, ka mums nav 50 dažādas pozīcijas, bet Excels jau šajā priekšskatījumā pats tās ir apvienojis. Nu, man šis pirmais der, es spiešu OK, un es skatos, ka man izveidojās jauna darba lapa, man izveidojās diagramma, ko Excels piedāvāja, un kreisajā pusē ir briesmonis, ko sauc par pivot tabulu. Tam baigi, es gribētu teikt, nav jāpievērš uzmanība, vienkārši ir vērts varbūt ņemt vērā, ka šie ir dati, kas tiek izmantoti, lai taisītu šo pivot diagrammu, kas mums interesē. Pivot diagrammas pielāgošana ir sadalām divās daļās. Pirmkārt, tā joprojām ir diagramma, tā joprojām ir visādas dizaina iespējas un pamainīt krāsas un viss pārējais, kas ir, šis man pat daudz, šis arī pat daudz. Viss pārējais, kas ir normālai diagrammai, varam pievienot kaut kādus elementus, varam noņemt elementus, bet mēs varam arī pamainīt to, ar kādiem datiem mēs strādājam, kas ir šeit labajā pusē sadaļā Pivot Chart Fields. Mums ir sadaļa ar visām kolonām, kas bija mūsu oriģinālajos avotu datos. Šobrīd es redzu, ka man ir kopsumma sadalīta pa samaksas veidiem. Es redzu, kāda ir bijusi kopsumma katru samaksas veidu. Varbūt es vēlos to pamainīt un redzēt, kāda ir bijusi kopsumma pa katru pārdevēju. Ko es darīšu? Es paņemšu šo samaksas lauku
un vienkārši pelīgi aizvilkšu atpakaļ uz tā oriģinālo sarakstu, un pārdevēju ar peles kreiso pogu velkot vienkārši ievilkšu šajā te Axis laukā. Nu, lūk,